Autovietā uz velosipēda. Tūkstošiem Rīgas un tuvāko pilsētu iedzīvotāju šodien apvienojās kopīgā braucienā uz Meža parku. Velo parāde jau otro gadu pulcēja gan pieredzējušus braucējus, gan tos, kas velo prieku atklājuši pēdējos gados. Turpina Kristīna Ozolniece. Māja ar Edgars satiekas regulāri, gandrīz katrā velosipēdistu pasākumā. Māja vidēji gadā nobrauc 10 000 kilometru, bet Edgars, kam apritējis jau 8. gadu desmits, šogad paspējis mērot jau 2000 kilometru. Kas grib dzīvot vienos priekos, tas lai stājās velo braucējniekos. Nē, Mintauts Lācis teica tā. Ko Mintauts brauc? Ja tu nevar ja tu neminies uz riteni, ja tu krīt no riteni, tad tu vairs nedzīvo. Tā apmēram. Tā kā mēs dzīve ir kā braukšana velosipēdu. Kamēr minies, tikmēr dzīvo, jā. Tikmēr citi auto un sabiedrisko transportu pret velosipēdu nomainījuši salīdzinoši nesen un atzīst, ka divritenis ir daudz labāks braucamais. Galvenais jau tas, ka ar riteni var ātrāk pārvietoties nekā ar kājām. Vairāk var apskatīt dienas laikā. 2 gadus atpakaļ tas bija tikai brīvdienu pasākums. Šogad es izdomāju, ka var arī braukt uz darbu kā ar riteni. Tā kā tagad jau tas ir ikdiena. Velobraucēji Rīgas ielās nejūtas viennozīmīgi droši. Kam vairāk pieredzes, tas par sevi pārliecināts. Kam mazāk, tas bailīgs. Ļoti jāuzmanās. Tagad milicijas pavadībā, policijas pavadībā būs daudzreiz vieglāk, citādi ļoti jāuzmanās, jo brauc baigi ātrumā, šoseis ceļš ir slikts, baigi ļoti jāuzmanās. Jūtos es super, bet drošības ziņā ir tā kā ir. Īsti nav kur novietot riteni un tā drošībā saistībā gan ar gājējiem, gan ar mašīnām. Velobraucēji bija pacentušies izrotāt savus spēkratus un bija atrodami arī iepriekš neredzēti velosipēdu modeļi. Savukārt groziņos un somās atradās vieta arī suņiem. Rīgas mērs Nils Ušakovs solīja, ka tuvākajos gados Rīgā taps ar vien jauni veloceliņi. Būs veloceliņš uz Arziņiem, caur Ķengarāgu no centra. Būs līdz Vecmilgrā, jau ir, būs tālāk līdz Pludmalei. Un būs tagad projektēts un pabeigts celiņš pa kādiem 2-3 gadiem uz Bolderā uz Pludmali. Veloparādes laikā galvaspilsētas centrālās ielas bija slēgtas, citai transporta līdzekļu satiksmē un braucējus pavadīja arī policija. Velo nedēļas pasākumu notiks līdz pat piekdienai, kad paredzēts jau par tradīciju kļuvušais tvīda brauciens, jeb retro velosipēdu un tērpu parāde. Kristīna Ozolniece, Ulds Veiss, LNT.